Tātad es vēlos apskatīt politisko piedāvājumu 25. gada pašvaldību vēlēšanām Dobeles novadā. Es Edmunds Gulbs pa Dobeles novada politiku ņemos jau ilgi, bet šogad es nebūšu uz kandidātu saraksta, jo man vienkārši pārāk daudz citi projekti, ar kuriem es netieku galā. Man nav īsti laika ar to ņemties. Ja salīdzinā līdz šim manu kampaņu ar 21. gada kampaņu, tad var redzēt, ka pat no satura kvantitātes un arī sižetu ilguma, galīgi es neesmu to laiku ieguldījis tik lielā apmērā kā 21. gadā. Un vienkārši citas prioritātes. Fundamentāls palikšu pie tā viedokļa, kāds bija manā pašā pirmajā video 17. gadā, proti centrālā problēma ir korupcija, un es jau uzreiz varu teikt, ar nevienu no šiem sarakstiem pie tās lietas nekas nemainīsies, bet šie saraksti ir arī, kā lai saka, simptoms tām korupcijas problēmām, kādas ir valstī. Jā. Un, tā vispārēji sakot, es uzvēršu uz to, ka mūsu valstī nav efektīva korupcijas apkarošana, korupcijas apkarošanas institūcijas grimst disfunkcijā, strādā neefektīvi, nodarbojas ar darba imitāciju un ilūziju radīšanu. Un tas attiecas uz pilnu varas spektru. Gan leģislatīvā vara, tātad tie ir tiešām deputāti un valdība ir pie tā vainīga, gan izpildvara, tātad gan policija, gan KNAB, gan arī citas izpildvaras iestādes, un, protams, arī tieslietu vara. Ja? Un viņi trīs tandēmā tā strādā, lai korupcija plauktu un zeltu mūsu valsti. Un tās problēmas, ar kādām saskars mūsu novads, lielā mērā ir saistīts ar to, ka ir korupcija. Bet tik un tā mēs paskatīsimies, kāds politiskais piedāvājums. Un tad ejam virsū uz pirmā saraksta politiskā partija Republika. Par šo politisko partiju es esmu jau izteicies diezgan daudz, konkrētāk par Māri Feldmani. Viņš bija vismaz Dobelgeitā, tāda diezgan centrāla figūra, un toreiz es atkārtoti uzsveru, ka viņa attieksme pret to visu bija tupa. Man liekas, viņš kaut kādās korupcijās bija iepīts un no paša Kauska kaut kādu tur melno naudu ņēma, lai tā viss tiktu sabīdīts, kā tas tika sabīdīts, bet viņš stulbi komunicēja ar vēlētājiem. Viņš bieži vien izgāja uz to taku, ka viņš nezina neko un nesaprot neko un vienkārši mūk prom no žurnālistiem. Ja? Ja nerubīja neko un nezini, kas vispār notiek, kāda jēga ir. Tātad no visiem sarakstiem es teikšu, ka tieši šis Republikas saraksts ir viennozīmīgi visnekompetentākais. Ja? Es nesaku, ka vissliktākais, es saku, ka visnekompetentākais. Ja? Jūs tiešām gribat tādu koncentrētu stulbumu un glupumu, tad šis saraksts jums varbūt būs ļoti interesants. Ja? Jūs negribat tāds cilvēks, kurā galvu domā, kuri māk detalizēti izteikties, kuri māk pamatot savu pozīciju, bet gribat vienkārši, lai tā kaut kā kruķī, un es nezinu neko, un nesaprotu neko, un vienkārši sēdēt un brīnīties. Ja? Tad šis saraksts, man liekas, vēlēšanās būs jums ļoti, ļoti labi izvēle. Ja? Un, ka viņi Feldmanu pirmajā vietā nolika, tas izsaka visu. Pa pāriem cilvēkiem uz šī saraksta es tagad nemācēšu teikt, bet, ka viņi nostājās aiz Feldmaņa, ja, un aiz visiem viņiem izgājieniem, un viņi tiešām atbalsta pirmajai vietai, tas izsaka daudz. Bet varbūt arī tur ir kaut kur šādi tādi forši cilvēki, un arī gudrāki cilvēki nekā Feldmanis. Par to es nemāku spriest. Es zinu, kas ir Māris Feldmanis, un tur ir glupums un tupums. Jā, labi, ejam tālāk. Latvijas Zemnieku savienība
šogad interesanti faktiski ir tas, ka ZZS divos variantos pārstāvēts. Latvijas Zemnieku savienība un Latvijas Zaļā partija. Un man nav pilnīgi saprotams, kur tur ir starpības. Pilnīgi nav saprotams. Te ir Gorskis, Safranovičs, faktiski viss vecais šitais ten gals, kas tur agrāk bija, tur arī tagad iekšā ir. Arī Eichmaņi, tur pats šitais ten bērnu Slepkava nav tur iekšā, bet tur ir, viņam radinieki, viņa cilvēki, tur viņš tur caur galiem ir. Tātad patīk bērnu slepkavības, ļoti labs saraksts, patīk korupcija, patīk vispār, kā jau dekādēm viss lietas Dobelē notiek. Šitais ir labs saraksts, jums patīk Paškauskis, Vitauds Paškauskis un Paškausku mafija, un ka viss tiek noprivatizēts un visādas mahinācijas un meli un sēmošana un zakšana. Šis ir ļoti, ļoti, ļoti foršs saraksts. Vajadzētu jums pa viņu balsot, viennozīmīgi. Un arī pa lielam, lai viss aptuveni turpinātos tā kā līdz šim. Lai īgatēji tiek visādi traknie iepirkumi, notiek iepirkuma manipulācijas, neizdarības Dobeles namsaimniekā, visādas slēpšanas. Ja jūs gribat, lai koalīcijas kaut kādus līgumus publicē, tad par šito bet ja jūs gribat, lai viss pa slepeno ir un tā, un visādas brīnumainas lietas notiek, tad šis ir diezgan labs saraksts. Faktiski vislabākais, jā. Tāpēc vajadzētu par šo vēlēt. Un tad ejam tālāk uz Latvijas Zaļo partiju. Šeit ir viena personība, ko es ļoti labi pazīstu, tas ir Andrejs Spridzāns. Pa viņu es esmu daudzus sižetus taisīts. Interesanti, ka viņš aizgāja te. Laikam viņš tai otrā sarakstā gribēja augstāku vietu, viņš viņu nedabūja, un tad viņš te atnāca. Šitā Baiba Lucavā Makalistera, man liekas, tā arī bija agrāk Zemnieku savienībā, un tagad viņi te pārgājusi. Arī reku Aichmane, Evija Aichmane, tas arī tur Aichmaņu gals ir arī visa tā lieta, tā negācija tur. Tad, ja gribas bērnu slepkavības, arī šis saraksts ir labs saraksts. Es tagad nezinu, kur ir starpība starp to labi, personāžas savādāk, bet tā, kur ir starpība? Un tāpēc es tagad aiziešu uz Groku. Grok.com. Šitais man patīk vislabāk. Tā, un tagad kādas ir starpības starp šīm divām programmām? Programmas, man liekas, raksta ar vienojiem. Ar diviem. Tā. Vienkārši, lai viņš mums pasaka. Tā. Šī. Kopējam iekšā. Un šī. Jo. Nepareizi. Šī. Tā. Tagad mēs ejam te apakaļ uz Zemnieku savienību un programmu un jo man pilnīgi neskaidrs, un es tagad negribu šitos viestu lasīt. Reāli viņi arī tāpat neko nedarīs no tā, viņi kaut ko kruķis, muķis, kaut kā viņiem ienāks prātā, kā tā darīs, kā Paškauskis teiks, tā arī lietas bīdīs. Es, ja varētu izteikt pieņēmumu, kuras divas partijas ar vislielāko iespējamību sajies kopā koalīcijā pēc vēlēšanām, tad tieši šīs divas. Jo ZZS ilgstoši bija kopā, jā, ilgstoši. Spridzāns, Safranovičs, viņi jau kruķi kopš, pēc 9. gada Spridzāns, Safranovičs bija kādu laiku kopā ar Elksnītu opozīcijā, bet tad no 13. gada viņi visu laiku bija kopā un neredzu atšķirības, bet labi, pastīsimies, ko tas Groks te ir izkristalizējis. Struktūrāli jomā. Jā, uzņēmēja darbība. Jā, to es arī dzirdēju no cilvēkiem. Tur, kur Spridzāns, tur būs vairāk par uzņēmēja darbību. Bet, uzņēmēja darbība un ekonomiskā izaugsme, tas iet uz vienu uz to pašu.
Mājokļu jautājumi, to jau varēja sen izdarīt, ja tur kaut kas bija, jaunieši iesaist. Tas vairāk mājokļu jautājumu jaunieši iesaist, tā tukša mūdēšana. Jā, ka viņi kaut kādu ekonomisko izaugsmu grib, faktiski visi. Lembergs arī jau kaut kādu ekonomisko izaugsmi grib. Latvijas zemnieku savienība grib digitalizāciju. Okay. Un iedzīvotāju līdzdalību? Nezinu. Bullshits. Nē. Šitais arī. Šitā daļa. Viņi pie šprices ir. Ivars Gorskas taisni ir novadā tur pašvaldības priekšsēdētājs. Šitais būtu jau sen realizēts. Neredzu šito galīgi. Reku, tā Spridzēna partija piedāvā vairāk konkrētus risinājumus, kamēr, Zemnieku savienība ar Safranoviču vairāk tā vispārīgi ietējās. Vai konkrētāk, vai vispārīgāk, ko tur kāds darīs, nezinu, bet, labi, varētu tā būt. Arī vērtības filozofija, mazāk par vērtībām, vairāk par iedzīvotāju iesaisti. Tas ir pretrunā tagad, iepriekš te bija, te pie otrā bija uzsvars, bija augšā uz, bija uz iesaisti arī. Un otrais tik ļoti Nē, tā varētu būt, varbūt, ka viņi kaut kā bišķiņu vairāk gribēs iesaistīt. Bet vai tas baigi mainīsies? Labi, ok. Kaut kā, jā, šitais ten Safranoviča tā partija tur vairāk grib, kā lai saka, iet uz to, ka viņi vienkārši ilgi ruka un ilgi dara un ņemas, kamēr tā zaļā partija grib it kā kaut ko jaunu piedāvāt, bišķiņu vairāk. Uz rīcību orientētas tonas, ok. Safranovičs vairāk iet uz tādu stabilu. Kāda uzticība? Es viņam uzticos, ka tur būs zakšana un sēmošana un ka igat iepirkumos. Tādā ziņā tur tiešām var uzticēties. Jā, bet to nav. Tātad, kaut kā pa lielam viņi grib, man liekas, vienu un to pašu, bet Safranovičs un Gorskis un viss tas gals vairāk tādu pavisam klasisku kursu grib turpināt, un tur, kur Spridzēns ir, tur viņi vairāk kaut kādu bišķiņu ambiciozā un kaut ko bišķiņu vairāk un, nezinu, iesaistīt tur cilvēks, bet nezinu, Spridzēns tik ilgus gadus bija pie varas, viņš to visu būtu varējis sen realizēt. Un nejūtu tā, bet jā, labi. Pietiks. Ejam tālāk. Tā, jaunā vienotība. Es domāju, te ir vairāk tas piedāvājums orientēts uz to, ja jums patīk vienotība Eiropas līmenī un patīk vienotība valsts līmenī, tad, jūs arī te uz vietas varat vēlēt to vienotību. Es domāju, ja jums patīk visādas pārēks mahinācijas, tieši, sakat, banku korupcija, tur vajag vairāk visādas schēmas, un, lai nestabili ir, baigi pa burbuli noiet, un paši sev baigi trek no kumos parauj. Tad tas ir labs piedāvājums. Ja jums Krišjāns Kariņš ļoti patīk, ja tur kā viņš ar lidmašīnām lido un tā, tad viennozīmīgi šitais, ja jums patīk, kā Dombrovskis Eiropā strādā, jums patīk, kā Maksima Iegrim tur Zolitūdē sabruka, ja, un ka neviens tur īsti beigās nav vainīgs, un politisku atbildību neviens nenes, ja, tad šī ir diezgan forša partija. Diez vai viņa izsitīsies topā, bet, teiksim tā, ja jūs jau esat jau tādā līmenī nonākuši, ka jūs stabili par to vienotību balsojat, tad arī par vienotību, man liekas, jābalsot. Tur nekādi pārsteigumi nebūs. Protams, tur korupcija un visu, tur varbūt mazliet citi akcenti un tā, bet
viņi vilks visas iepirkuma manipulācijas, korupcijas, visu līdzi, un man liekas, ka tur arī nebūs problēma saiet kopā gan ar Latvijas Zemnieku savienību, gan ar to zaļo partiju, nebūs vispār problēmas. Jā, faktiski to visu var jau uzskatīt kā vienu bloku, ja jums patika līdz šim Gorskis, un patika Paškauskis līdz šim, un kā lietas pēdējos 4 gadus novadā ir notikušas, domāju, baigi forši, tieši tā vajag turpināt. Nu tad faktiski vienalga, vai jūs par to Vienotību, vai par to Spridzāna partiju, vai par to Safranoviča partiju balsojat. Tur mazi akcentiņi būs savādāki, bet pa lielam nekas tāds baigi tur nebūs savādāks. Tas ir mans redzējums. Ok. Kas mums ir? Nacionāla apvienība un reģiona apvienība. Interesanti, ka viņi sagājās kopā šajās vēlēšanās. Pagājušās vēlēšanās viņi startēja atsevišķi. Gaigalis, Reinfelds, es kā to otru, to Podvinski galīgi nezinu, ko viņš tur darīja vai nav darījis. Viņam it kā ir kaut kāda ideja veidot kaut kādu opozīciju, bet viņiem tas viss nokūpēja, to Dobelgeitu viņi neizgaismoja caurspītīgi. Pirms 21. gada vismaz Nacionāla apvienība sēdēja opozīcijā, neko nedarīja, gulēja. Tagad, labi, viņi ieliek, es esmu redzējis viņu Facebook lapā, viņi pārpublisko tos audio ierakstus, kas ir pieejami no domas sēdēm. To Nacionāla apvienība dara, bet viņi neskaidro detalizēti, ko viņi tur dara un kā. Un līdz šai dienai es, piemēram, arī neesmu redzējis to koalīcijas līgumu, kurš it kā esot bijis sākumā, kad Gaigals kļuva par novads priekšsēdētāju pēc 21. gada vēlēšanām, it kā bija kaut kāds koalīcijas līgums. Tad tā apgalvoja, tur kad tas Dobelgeits gāja vaļā, kad, ir taču, kā lai saka, koalīcijas līgums bijis, un stāstīja. Viņam nebūtu vajadzējis to stāstīt, viņam būtu vajadzējis, viņš jau ir nopublicēts tur, un tur jūs varat viņu redzēt. Bet tas būtu normāli bijis. Tā tas nebija. Manu uztver par Nacionālo apvienību veido gan tas, ka viņi bija, daudzās koalīcijās ar Vienotībām, ar ZZS. Faktiski tagad varbūt šeit novada līmenī, tieši caur Gaigali, ir mazliet tāds naids, tāda dusma pret to visu Spridzāna galu, Safranoviča galu, tur to visu ZZS kliki, un ka tur Vienotība aizslīdēja pie viņiem arī. Bet nacionālā līmenī viņi baigi bieži ir koalīcijās gājuši, un arī viss paliks kā būs, un tā pati korupcija taču, jā. Cik tur visādi korupcijas dēks, iepirkuma manipulācijas nav bijušas, kamēr viņi ir bijuši pie valdības nacionālā līmenī. Tur traki ir gājis, jā, un arī, ka viņi te opozīcijā Dobelēs sēdēja, viņi kaut ko tur bišķiņ punktuāli baksta, bet reāli tur, nekas nav. Es domāju, pa Nacionālo apvienību var balsot cilvēki, kuri pirmkārt, kuri nacionālā līmenī balso par Nacionālo apvienību, kuriem patīk vairāk tāds, teiksim, tā politiskā spektrā labējais piedāvājums, ja, kur negrib nekādas tāds izmaiņas, lai ir tā kā ir, sena partija daudzās valdībās ir bijis tā kā ir aptuveni labi, tagad varbūt kādā brīdī viņi nav valdībā, tad viņi savus intereses nevar īstenot, bet faktiski, ja korupcija jums patīk, bet ar tādu nacionālāku akcentiņu, tad šitais ir labs variants, bet te jārēķinās, ka vismaz daudzās citās pašvaldībās, arī nacionālā līmenī, viņi ir gana bieži kāpuši gultā, gan ar Vienotībām, gan ar ZZS, un arī visādus pāreksus, un visādas privatizācijas, visu viņi velk līdzi. Faktiski nav tāda korupcija, ko Nacionālā apvienība nebūtu vilkusi līdzi pēdējo dekāžu laikā, jā. Es domāju, galvenais
arguments priekš viņiem ir, ka viņi tagad vairāk uz kaut kādu tādu nacionālistisko kārti var izspēlēt, un šajā politiskajā partiju piedāvājuma spektrā Dobeles novadā viņi viennozīmīgi ieņem to programmu. Šeit, man liekas, viņiem tādā ziņā konkurence nebūs. Tā, un tad pievēršamies pēdējai partijai. Tā ir saskaņa. Man liekas, tā ir saskaņa. Suverēnā vara, tur bija Stepaņenko iekšā, tur bija... tas ir Krievu gals, Paskatīsimies, kas viņiem tur suverēnā vara, kas tur Eiropas parlamenta vēlēšanās bija. Tur nebija Stepaņenko kaut kāda no saskaņas iekšā viņai. Suverēnā vara, pagaidi. Es pareizi atceros, vai nē? Jā. Tā apvienība jaunatvieši, tas ir arī uz to galu. Tas ir krieviskais gals, ja jums gribas krievisko galu, 6. saraksts suverēnā vara, apvienība jaunatvieši. Es domāju, pat šitie varbūt varēs tikt iekšā, tāpēc, jo 13. gadā saskaņa arī bija vienreiz pārstāvā Dobeles novadā. Viņam bija viens deputāts, es vairāk pa vienu deputātu viņam nedod, bet vienu varbūt viņiem izdosies, tas ir iespējams, un šis politiskais spēks ar vislielāko varbūtību, manuprāt, nebūs iesaistīts nekādās koalīcijās, nekādās valdības procesos, viņi vairāk vienkārši opozīcijā sēdēs. Jā, bet, teiksim tā, balsot par šito, protams, ir jau uz krievisko galu un tā, un Kremlis tur patīk, un liekas, ka tur Ukraina nav īsta valsts, un tā, tad varbūt šitais būtu labs. Teiksim tā, šis saraksts varbūt vēl vairāk būtu vismaz lokālā līmenī, paskatīsimies vēl programmā, bet lokālā līmenī vairāk būtu orientēts uz to, ka viņi varētu būt, tāda kā bloķējošā masa vienkārši. Ja. Es domāju, varbūt arguments vēl par šo sarakstu balsot cilvēkiem būtu tāds, ka, ja viņi visus pārējos sarakstus negrib, un grib mazināt iespējas, lai visiem pārējiem sarakstiem kaut kas iznāk, tad varbūt vēl par šito varētu balsot. Tiesa vai viņas, koalīcijā. Kaut gan tā ZZS, zini, ja viņiem ir izdevīgi, viņi ir ar saskaņu arī gājuši koalīcijās kopā. Tas arī nebūs klupšanas akmens, jā. Tā kā par to arī nevar spekulēt. Pastīsimies, kas viņiem tur, CVK, LV, Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tagad, 24. gada vēlēšanas, rezultāti. Aiziet. Un, viņi bija, ir kaut kāds balsotājs skaits. Un tad suverēnā vara ir arī. Ja viņi kopā saliktu, viņam varbūt 5% sanākt. Paskatīsimies tieši Zemgala, Dobeles novadā, cik viņi dabūja. 1,37 un... būs pagrūtāk, bet ņemot vērā, ka visāda šitāda stabilitātes, saskaņa bija saskaņas nav, ja šitais viss elektorāts vēl pāriet uz šito galu, jā, un šitais stabilitātes pienāk klāt, tad es domāju, viņiem varētu pat 5% sanākt. Tā ir tāda, mans vērtējums. Tas ir tas kopsavilkums. Par tām piedāvājumiem, tur, es pateicu, kā, manuprāt, ar kādām preferencēm, par ko varētu balsot. Jā, es pats vispār nezinu, par ko, galīgi nezinu. Varbūt vēl no visām
varbūt vēl, nezinu, tad vēl pa šito vēl visdrīzāk un izsvītrot Feldmani ārā un ielikt pilnīgi visiem pārējiem plusiņus, lai viņš nokrist maksimāli uz leju un varbūt kāds cits tiek. Jo varbūt, es to sākumā teicu, varbūt te kaut kur ir kāds vēl, sakarīgāks cilvēks. Varbūt, es neesmu iepazinies, vispār pilnīgi. Kaspars Kuriņš, to es zinu, viņš bija arī tur topā pagājušajās vēlēšanās kopā ar Feldmanu, bet pārējos es nezinu. Es pa valdības partijām, nebalsoju, Nacionālā vienotība un Zaļā partija, Zemnieku savienība, tās visas manā partijā ir nomenklatūras, tādas etablētas varas partijas, tas ir, tā ir etablētā ilgadējā valdība. Ja man viņa liktos forši, es pa viņu balsot, un, nezinu, suverēnā vara, esmu diezgan daudz sižetus taisījis pret okupāciju un tādām lietām, un lai robežu tur sakārto, un ka vajadzētu tur sankcijas stingrākas, un es pat, man liekas, aicinājis, ka vajadzētu Latvijai kaut kādu kontingentu uz Ukrainu nosirtīt, karot Ukrainas pusē, kaut kā tajā galā. Tāpēc, bet no otras puses, tā ir pašvaldības politika, te ir maz sakara ar to, viņi vairāk tur sēdēs kā blokā. Tā kā varbūt izklausās jocīgi, bet varbūt arī drīzāk nē. Bet, starp šīm divām opcijām es tā kā pirmo sarakstu un sestos tā kā personīgi vēl svārstītos, bet drīzāk iet uz pirmo iepriekš minēto iemeslu dēļ, Bet tā ir pašvaldības politika. Katrā ziņā es pa 2., 3., 4. un 5. sarakstu kategoriski nebalsotu, tāpēc, jo tās ir varas partijas, tā ir valdība vienkārši. Pa to balsot, saka, valdība pēdējās dekādas bija baigi forša, viss baigi forši labi noticis, vajag tā turpināt. Tas ir mans uzskats. Un ja tu nebalsot, tad visticamāk kopā 2., 3., 4. un 5. saraksts tā būs vairāk kā 50%. Man tas liekas ļoti, ļoti iespējams. Un attiecīgi, ja cilvēks neiet nobalsot, tad viņš delegē vienkārši savu balsu tam sadalījumam, kā citi ievēl. Un tad būs, kā lai saka, vienkārši turpināsies. Turpināsies tas, kas bija līdz šim. Kaut kā tā. Faktiski, varbūt kaut kad pirms vēlēšanām vajadzēs apskatīties, kas tur kandidātiem vēl ir, kas dara, kas ar viņiem notiek. Bet tas tagad šai reizē ir pa daudz. Bet es palieku konsistents savā pozīcijā, kad pa tām varas partijām negrib balsot, viņi ir vainīgi pie tā, ka ir korupcija būtiskā mērā. Protams, viņi nav vienīgie vainieki, tur ir arī daudz citi faktori, bet viņi to visu veicinās un tad vienkārši viss turpināsies tā, kā ir. Ja balso pa 2., 3., 4. vai 5. sarakstu. Paldies, ka skatījāties!